2007. gada nogalē Latvija pievienojās Schengens līgumam. Ko tas deva Bērziņu ģimenei un viņu draugam no Krievijas? Šis stāsts ir par to, kas mainījies šodien, kad esam Schengenā. Bet lūk, jau mūsu stāsta varoņi. Mani sauc Kārlis Bērziņš, un es esmu Latvijas pilsonis. Jā, viņš ir mans vīrs, un viņam visi dokumenti ir kārtībā. Bet es esmu Marija, un es esmu Latvijas nepilsone. Mani sauc Artūrs. Tie ir mani senči, un es ģimenē esmu pats galvenais. Man arī ir pasta, bet tā ir pie tēta. Es esmu Bērziņu ģimenes draugs. Saša iz Moskvy. Tātad Krievijas pilsoņus. Bet kādu mēs vēl esam piemirsuši? Mans amats pa daļai ir aprakstīts krimināla likumā. Es gribētu iet pār robežām pacelt galvu. Lūk, slavenais noziedznieks Krampis. Vai tikai viņam nav kas padomā? Mani sauc Krampis. Ja jūs saprotat pareizi, tad man kriminālā pasaulē pazīst. Krampis laikam domā, ka Latvijas pievienošanās Schengens līgumam ir pavērus viņam iespējas droši tikt uz ārzemēm un tur noslēpties. Pat labam viņš dodas caur mežu ar Bērziņu ģimenei zaktu televizoru uz pleca. Es eju pār robežām paceltu galvu. Man nokustīs kājas, cik Schengene plaša. Uz robežas neviens mani neapturēs. Jo esmu pasaules pilsonis. Kriminālās pasaules pilsonis, kā jūs to paši saprotat. Un ar pasi man viss ir kārtībā. Jā, visi iedzīvotāji var šķērsot robežu ar citu Schengenas līguma valsti, jebkurā laikā, jebkurā vietā, bet viņiem vajadzīgas līdzi derīgas pases. Ja viņi neizskatās aizdomīgi. Pilsoni, uzrādiet lūdzu pasi. Kāpēc jums ir līdz televizors? Kas tā pa masku? Un kas tie par cimdiem? Laikam plāns nebija labs. Slikts plāns. Es braucu pār robežām paceltu galvu. Starp citu, es nozagu mašīnu. Bērziņu ģimenei. Man liekas, ka man ir asti. Bet es tūlītās šķērstošu robežu. Un bez problēmām. Nē, viņi vēl man sako. Volkswagen pārbraucēt, pieņem pa labi nāstāties. Viens arī policijas biroja administrācijas tehnisko notu apliecību. Priekšnieku aizmirsu. Šī mašīna ir meklēšanā, lūdzu izkāpēt ārā. Policija var sekot noziedzniekam noteikti laiku arī citās Schengenas valstīs bez īpašas vienošanās. Krampīt, arī šis plāns laikam nebija labs. Nē, nebija labs gan. Nākošais ir jārīkojas vēl gudrāk. Nedrīkst pieļaut nekādas astes. Volkswagen automobilio vairuotojas, prašom sustoti dešinėje kelio pusėje. Labdien! Labdien! Jūs esat Meklošina un mašina ir zakta Rīgā. Sekojat man. Jā. Tēm galu. Visi meklēšanā esošie objekti, automašīnas, kā arī cilvēki tiek ievadīti vienotajā Schengenas informācijas sistēmā. Tāpēc noziedznieku meklēšana notiek vienādi visā Schengenas līguma teritorijā. Krampja gadījumā viņa notvēra kolēģi no Lietuvas un nodeva mums. Krampi, šķiet, ka neviens plāns nav labs. Nē, es negribu Schengenā. Te nevienam zaglim vairs nav droši.
Schengenas informācijas sistēmā tiek ievadīta informācija par meklēšanā esošām personām un objektiem, un šī informācija ir pieejama attiecīgām valsts iestādēm visās Schengenas līguma teritorijā. Policija var vajāt noziedzniekus pār kaimiņu sauszemes robežai noteiktu laiku arī bez iepriekšējas saskaņošanas ar attiecīgās valsts institūcijām. Informācija par meklēšanā esošiem objektiem vai personām ir pieejama visām Schengenas valstu tiesību sargājošām iestādēm.